Ieriebjās vienu no pašu tevi. Pat mums vēl jāraksta viena dziesma, tā kā pamēģinām šito. Tad... Labs vakars. Nē, zini kā vajag tā. Sveiki, klausītāji. Es esmu Eda Vārdi. Tu esi klausītājs. Es runāšu, tu klausīsies pašlaik. Mēs arī varam būt mainītām vietām, bet pagaidām būsim tā, ka tu klausīsies, es runāšu. Ko es gribēju pateikt? Albums ir gatavs, albums sauc Izlaušanās. Albums ir dūls, ierakstīts studijā, kurā es pašlaik arī atrodos starp citu, bet tu jau to nezini, tu jau nepazīsti, tu jau nezini, kā tu izskatās, vai ne? Nu, lūk, albums ir dope, albums ir dūls, neviena viesmākslinieka, vai tas ir slikti vai labi, to jūs pasakiet man. Man liekas, ka tas ir ideāli. Kaut gan no vienas puses, kad ir kāds viesmākslinieks, tad, nu, tad tu vari izcelties uz viņa fona. Bet tā kā esmu tik kruts, ka man to nevajag, tad šoreiz nav neviena viegs. Es izceļos pats savu fonu. Lai izceltos pats savu fonu, pāris dziesmas ir ļoti, ļoti sūdīgas, tiešām ļoti, ļoti, ļoti sūdīgas. Un pāris dziesmas ir ļoti, ļoti labas, tā kā tu paklausīsies sūdīgi man dziesmu, bet tad tu dzirdēsi uzreiz pēc tam baigi labo man dziesmu, domās, ka esmu baigi labais. Bet būtībā albuma koncepcija ir izlaušanās, lielākā vai mazākā mērā. Izlaušanās, kā es personīgi izlauzos, es uzdevuši to jautājumu visiem cilvēkiem, un varbūt būtu godīgi arī man beidzot atbildēt pašam savu jautājumu. Es izlauzos personīgi, pats pirmais es izlauzos no tā, kā es šo lietu daru. Kā es rakstu dziesmas, es viņas sāku rakstīt ar citu koncepciju, ar domu, ka tas, ko es pasaku, tas ietekmē mani, tas ietekmē tevi, bet es vairāk mani, tā kā piedod vecīt, es vairāk domāju par sevi nekā par tevi. Jā. Un kā arī ieraksta process pats arī, ja godīgi, bija nedaudz savādāks, jo pirmās 7 dziesmas tika ierakstītas 3 dienu laikā, dzīvojoties studijā pie mistera, un, ja godīgi, tā bija pirmā reize, kad es kaut ko tādu darīju. Godīgi. Un būtībā līdzīgā veidā arī tika ierakstīts daudzas, nu, karēši nevis daudzas, bet pārējās dziesmas līdzīgā koncepcijā tika ierakstīts. Un man zvana telefons. Pastīsimies, kas man zvana. Man zvana Tablis. Jau, Tabli. Ko tu saki? Es saku cerams, ka es tev iztraucēju kaut kādu ģeniālu domu radīt. Nē, viss kārtībā, tu neiztraucēji, Tabli. Sorry, vecīt, ka es tev bišķi pievīju vakar, tu neuztaisīji tos bīts, man tur sanāca salietoties alkoholu un galīgi bezatbildīgi uzvesties. Jā. Nē, viss kārtībā. Jā, es visu saņēmu, un būtībā es pats beigās saliku, tur varbūt vienīgi atkal kādi plugini ir pazuduši, bet tādā ziņā viss kārtībā. Klausies, ko tu vari pateikt klausītājiem par šo albumu, teiksim? Kāpēc tu man devi tik daudz beats? Tu man uzticējies? Es nezinu, man patīk vienkārši tā džeks. Viņš zina, kāpēc es tev tik daudz beats. Nu skaidrs, nu jā. Un tā. Jā. Tā kā tā. Kā iet, visu rakstās labi, jā? Jā, man vēl pēdējā dziesma uz vatas jāuzraksta, un tad viss būs beidzot galā. Un tad kaut kad tev būs jādod raksts klausīties. Tā, tu iedos man paklausīties, jā? Nu, varbūt es vēl padomāšu. Varbūt, jā. Nu, labi. Tu es to samaksāšu, tad jau iedos, jā. Ok, nu kā parasti. Nu, kā gribēji, jā. Un vēl, pusi no bītiem tad skaitās, ka es viņus taisīju, jā? Tā mēs runājām. Nu, kaut kā tā, jā. Ok, labi. Tad es uztaisīju vienu baigi sūdīgu siņķiku bītu, tāds ping, bet tas būs kā tavējais, ok? Tomēr tas ir mans albums. Nu, kā, jā, nu,
Tas ir tavs albums? Nē, nu, tu vari darīt, ko gribi. Nu, patiesībā jā, vecīt, tā kā, nu, varbūt nākamreiz, kad uztaisīs kaut ko labāk, tad, nu, varbūt Bet tā nevar. uzrakstīšu tavu vārdu uz albumu. Labi. Nu, būs man iemesls mācīties. Jā, mācies, veci. Nu, davai, veiksmīgi. Labi, davai, vecīt, davai, veiksmīgi. Zināt, vai viss kārtībā. Paldies. Davai. Jā, čau. Tas bija tablis. Cik viņš parocīgi, apie kā es paliku, kad es runāju. Koroč, albums sauc izlaušanās, un es ierakstīju tādu domu. Koroč, man nav jāatbild uz manis pašu uzdoto jautājumu. Man pofigus tā, tas ir, kā sauc to te? Tas bija retorisks jautājums. Uz viņu nav atbildes, no kā tu esi izlauzies. To var tikai uzdot sāļiem, kur izlaužās no olām. What the fuck? Nu, ko vēl tādu var pateikt? Nu jā, būtībā atbild man uz jautājums izlauzās no tā, kā es to visu darīju. Es pamēģināju to savādāk. Es domāju, ka tas arī kaut kā atspoguļausies albumā rezultātā, ka šitais stāvs būs nedaudz savādāks no tā, ko jūs iepriekš dzirdējāt, un uz to es parasti teju, ka es cenšos uzlabot sevi visās pusēs, no visām pusēm, un dot pēc iespējas labāk. Protams, ar beatiem man nesanāk beats, bet tad, nu, tablis man iedot, un tad es nosaucu viņus par saviem beatiem. Un tā. Un jā, es gribu, lai tu šito noklausies, lai tu šitais liek padomāt. Lai tu izjūti man sāpi, klausītāji. Un kaut kad būs prezentācija. Gan jau te ieeditos iekšā, pēc tam mēs iemontēsim, ka šajā vietā es pasaku prezentācijas datumus un viesus. Un tā.